Fiziska slodze ir ļoti svarīga pacientiem ar diagnosticētu miastēniju grāvis. Svarīgi ir atcerēties, ka katram saslimšana norit individuāli, un mēs taisam vingrojumus pēc savām spējām. Un ir ļoti svarīgi atcerēties, ka vairāk nav labāk. Skatāmies pa labi un pa kreisi. Mierīgi un neforsējot. Nākamais skatāmies uz augšu un uz leju. Ļoti svarīgi saglabāt nelielu komfortablu kustību apjomu. Ar roku spiežam uz galvas. Pēc tam mainam puses. Spiežam pierē. Un pakausī. Noliekam roku uz galvas un stiepjam tikai ar rokas svaru un jūtam, ka šeit stiepjas. Noturam 20 sekundes un mainam puses. Taisam apļojošas kustības ar pleciem uz priekšu un pēc tam atpakaļ. Un ja nav iespējams pacelt rokas, mēs atstājam rokas izējas pozīcijā un taisam apļus ar pleciem uz priekšu un atpakaļ. Saliecam rokas elkoņos, plaukstas pie pleciem. Tālāk iztaisnojam rokas uz augšu, plaukstas skātas uz priekšu un atpakaļ. Atkārtojam to pašu. Ņemam roku un pastiepjam. Un mainam. Iztaisnojam roku un ar otru roku pastiepjam plaukstu. Pēc tam mainam pozīciju plauksta leja un pastiepjam. Un mainam rokas, stiepjam plaukstu uz augšu un pēc tam uz leju. Veicam ārējo rotāciju pleca locītavas, lai lapsiņas saietu kopā. Taisnes rokas priekšā, saliecam rokas elkoņos, lai lapsiņas saietu kopā, noturam nedaudz un atkal uz izējas pozīciju. Ielpa un izelpa. Izapļojam plaukstu locītavas uz vienu pusi, pēc tam uz otru. Pēc tam plaukstā aiziet pa labi, pa kreisi, pa labi, pa kreisi un uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju. Iztaisnojam pirkstus un savelkam dūrē maksimālā kustību apjomā.